kur es esmu atbraucis sataisīties vienam rituālam, vienam darbiņam. Salidoja vesels bars ar vānām, kuras tagad lidinās virs manis un ķērts. Bet es tūlīt braukšu uz vienu autoplacu, kur, kā saka, dzīvo negodprātīgi tirgotāji. Mana meita stāvēja Rīgā pie aizslēgtas mašīnas, kad centrālā atslēga bija nogļukojusi. Netika iekšā mašīnā. Es zvanīju uz placu un prasīju, kas ir darīts ar durvīm, un man neatbildēja. Šajā pasaulē, kur ir kas uzskata, ka darbojās tikai cilvēku likumi, es izmantošu iespēju izmantot arī citus likumus. Kad es aizgāju pie viņiem runāt, viņi spieda šo manu roku, uz kuras ir šis mans valkmuts. Es sevi nepozicionēju kā šamani, bet viņi redzēja, ar ko viņiem ir darīšana. Ja viņi redzēja un nesaprata, tā ir viņu problēma. Es negāju pie viņiem māžoties un ākstīties. Es arī šodien nemāžošos un neākstīšos. Mans šamanisms, mana maģija nav tikai uz ekrāna vai tekstos. Vai nu kam, bet man nu gan nevar piešūt kaut kādu māžošanos. Es nebaidos, ko par mani padomās. Es nekautrējos par to, kas es esmu. Es darīšu, kā uzskatu par pareizi. Un lai spēks ir ar mani. Man apsolīja atzvanīt, un tā es to gaidu jau turpat mēnesi, un es to notikumu neesmu aizmirsis. Problēma ir atrisināta. Bet rūgtums manī ir palicis, un šodien ir tā diena, kad es braukšu atdot viņiem viņu negatīvo un sev paņemt no viņiem to, ko viņi nodarīja mums.